atmiņu pļavās saplaukst viskrāšņākie atmiņu ziedi, kad arvien vairāk mūs katru pārņem vēlēšanās pabūt savā bērnības zemē, kad mums ar vislielāko vēlēšanos gribas atnākt pie savas pirmās skolas, kad mums ir vēlēšanās pastaigāties savas pirmās skolas gaiteņos, ieiet tai klasē, apsēsties savā kādreizējā solā, tad ir pienācis tas brīdis, kad ir jāsatiekas. Un tas ir brīdis, kad mēs katrs kļūstam redzīgāki, kad mēs ieskatāmies viens otram acīs, kad mēs pasmaidām un mums kļūst vieglāk, mums kļūst labāk, mums kļūst sirsnīgāk. Un tā mūsu apriķu skolas lielā jubileja veltīta šīs skolas 255. dzimšanas dienai ir sākušies. Ai, kas par gaismu debesīs redzējis? Cilvēku bērni, nāciet, vienais svecēji, otrais svecēji, trešais svecēji, īsais svecēji, garais svecēji, danci apkārt sāciet. Un lai mūsu skolas gaisma izgaismotos vispilgtāk šovakar, tā gaismiņa, kas nākusi no mūsu skolas sirds, ceļos arī pie katra no jums. Un tāpēc, lai piedegtos pēc tam mūsu lielajā skolas svečturī. Un aicinām arī mūsu iemīļoto dziesmiņu jums visiem dziedāt līdzi. Cilvēks ir laimīgs tad, kad viņš jūtās kā bērns, bet bērns prot smaidīt. Īsta izglītība ir sirds un prāta saskaņa. Tādā dzimties rājums. Dzīvot nozīmē vienmēr būt par kādu atbildīgam. Centa Mauriņa. Mācīsimies, lai izzinātu pasauli, padarīsim to skaistāku un labāku. Skola ir svēta vieta, un tā jāpaliek ierakstītā mūsu sirdī, kamēr vien dzīvojam. Savas labās dienas rakstīsim akmenī, sliktās smiltīs, tad mums vienmēr atklāsies. Mit svecīšu liesmiņas plāvis, ik katram šai pasaulē, un sapņainu prieku dāvā mums visiem. Labdien, es domās klusi saku, šai dienā kasti dzidri skan, un vējš uz brīdi zaro sapus, kad vecā skola atbild man. Es skaidri redzu gaidījusi, šai dienā kas tik dzidri skan,
un vēršas brīdi zaro sapni. Un tikpat jauka uzplaukusi ir šobrīd mana mazā sirds. Stāv mūsu skolas nams, nec mēsdogās pienams, nec aizsainīgi ceļams uz pleca, nec samaināms ruzos un kviešos, nec avot ūdens malkā, te rītos augst saule, un mēnes ar zvaigznēm nāk novakaros, te jāņos ir liepas, te ziemās, te pustiņu pāpēc šautras. It visiem vienmēr te galdi ir klāti, un pavardā sprēgā tā sarkanā uguns, pie kuras gan dzīvi, gan kojušie sildās. Aizslēgt zvaigžņotās bērnības domas. Es atnākšu tāpat kā toreiz, ar nobrāstiem cepgaliem, ar saskrāpētām rokām un lūkšu, lai tu mani pasargā, mans mīļais, mans labais būs. Ciesmīņa, mīciesmīņa, kā man gudram būt. Mīciesmīņa, mīciesmīņa, kā man stipram kļūt. Mīciesmīņa, mīciesmīņa, kā man gaudis prāst. Mīciesmīņa, mīciesmīņa, kā man ceļu rast. Mīļi, mīļi, puiku proti, mīļi dzīvoju. Mīļi, mīļi, puiku proti, mīļi dzīvoju. Mīciesmīņa, mīciesmīņa, kā laimīgos vien. Mīciesmīņa, mīciesmīņa, kā lai visu zin. Mīciesmīņa, mīciesmīņa, kā lai visu beidz. Mīciesmīņa, mīciesmīņa, kā lai visu beidz. Mīļi, mīļi, puiku proti, mīļi dzīvoju. Kad lasa, tālāk. Tomēr vēlreiz atgriezīšos tajā eku gāšā un pajautāju, cik skaidras domas ir sev līdzi paņēmusies. Labdien! Tik šeit ir jauki! Pepi, Annika, cik labi, kad es tevi satiku! Kas šeit notiek? Mēs svinam skolas dzimšanas dienu! Dzimšanas dienu skolai? Jā! Vai šie visi, kas šeit ir sanākuši, ir dzimšanas dienas viesi? Jā! Daudzi no viņiem ir kādreiz mācījušies mūsu.
strādāja skolotāja Vilma Liepiņā. Kopā ar Afriķu skolas bērniem un skolotājiem bija Gita Domase. No to roka, viņa darba manieres tiek pieminētas. Un viena no tādām ir arī skolotāja dziesmiņās, jūs mācītajās dziesmiņās, jūs nu pat klausījāties. Tā ir mūsu Martiņa, es teikšu. Tā ir Amsona dzimta. Pa šīm dzimtām. Tā ir Zērāņu dzimta, tā ir Raču dzimta, tā ir Bleizuku dzimta, tā ir Celmiņu dzimta, Zērmaņu dzimta, Kādeļu dzimta, Arilkeviču dzimta, Šķietnieku dzimta. Varbūt es kādu esmu aizmirst. Tad lūdzu droši, es teiktu lūdzu. Tie pārējie Arilkeviču dzimtas jau. Varbūt zālē cilvēki, kas kaut ko grib teikt, gadi iet. Un gads pēc gada kāp skolas kalnā augstāk, dzīves plašā stāvas citiem parādīt. Nemanot no pārslas, kuras nepūst plaukstās, lēni pašai matos mirdzēdam skritu. No tās vietas, kur iesākas atmiņas, no tās trauta, kur pirmoreiz bridu, iestrēdzis kā dzeloņa as. Hello, Helen. Hello, Sineliv. Hello, Ellen. And hello, Tore and Solvi. Today is a special evening for our school because here is celebration of the 255th anniversary of our school. Our school is one of the oldest schools in Kurland, and it is located on the west part of Latvia. And I think, Solvi, you recognized your presented tie on my neck, and it's very beautiful and nice. Erland, it's me, Linda. I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Hi, May. I wish you Happy New Year. Hi, Tone. Hi, Raymond. I wish you Merry Christmas. Hi, Janne. Hi, Silja. I wish you Merry Christmas and Happy New Year. Hi, Marita.